Šovakar lielajos izbalsošanas krēslos sēdīsies pozitīvais puisis no Ugāles Mārtiņš Grunte un topošā stiliste kaķsieviete Laima. Svētki ir beigušies, sākas dzīve, aizlido balonu krāsainais smiets. Godīgi sakot, bija ļoti labi. Man liekas, ka tavs tēls piestāvēja šai dziesmai. Tāda sajūta ir tāda, ka tu skaties nevis taisni, bet visu laiku kaut kur tur. Un tā, bet tā taisni tā uz manīm tu nepaskaties gandrīz nevienu reizi. Skatās uz manīm, laikam. Nu jā, laikam uz tevi skatās. Mēs te trīs esam. Uz Gunteru un uz Jāni. Un tā sajūta arī ar dziedāšanu. Tā kā tu arī mētājies ar acīm, tā arī, man liekas, tu mētājies ar to melodiju. Nu, tā nepārliecinoši. Domā augstāk, domā dziļāk. Es nezinu, kāpēc tā. Tā sanāca. Varbūt man nevajadzēja būt oficiantei. Un vēl tā paplāta, tad, kad es ar viņu mēģināju šeit, man nebija tā paplāta. Man bija vienkārši burtnīca vai kaut kāda kartona kasta. Bet tāds, kad es dabūju to paplātu tajā koncerta dienā, un es ar viņu mēģināju, un viss bija kā kārtībā. Bet tad, kad bija tieši uzstāšanās, man ļoti aiz uztraukums sīst rokas, un viss palika tāds slapš. Un man tur bija bišķiņ savādāk domāts, kā man tā paplāta vēl jāņem tur pie sevis tuvāk, un vēl kaut kas ar viņu jādara. Bet es to nevarēju izdarīt, jo man slīdēja, un tad man tur viss izgāzās. Un arī tā dziesma, viņa bija patiešām grūta. Caur rozām brillēm, ir labāks skats. Caur rozām brillēm, tu kļūsti labāks par sevi pat. Mārtiņ, tu esi baigais malacis. Man patīk tavs imidžs, man patīk, kā tu izjūti. Vispār labi izskaties šodien. Un arī šī dziesma tev piestāvēja visam kopējam tēlam, un tu juti akcentus, tu strādāji uz skatuves. Šodien tu atstrādāji malacis. Mārtiņ, piedod, bet es īsti nesapratu tēlu. Man tiešām pašam likās, ka viss bija ok. Arī dziedājums un viss tas, ko es darīju, kā es sevi pasniedzu. Varbūt bija mazas kļūdiņas, bija mazas kļūdiņas, protams, vokālajā ziņā bija mazas kļūdiņas. Kāds ir tavs priekšnojautas par vakaru? Es nezinu. Kāpēc es raudu, Laima, saņemies? Nezinu, tiešām nezinu, kurš no mums šovakar aizies. Kurš būs tas, kuram būs jāpamet šovs.